Vairs nožēlo, ka viņi atbraukuši, lai iekļūs mūsu Latvijas dabā, lai brauc vēl. Liepājas teātrī tapis jauniestudējums ar savdabīgu nosaukumu Gogol Mogols. Tas ļauj nojaust saistību ar slaveno krievu klasiķi Gogoli, lai gan uz skatuves darbosies īsti kurzemnieki. Ar iestudējumu nosaukumu saistīts arī žanra apzīmējums, kas oficiāli ir sadzīviska traģikomēdija, bet neoficiāli režisoru vārdiem runājot, tas ir olu kultenis jeb Gogelmogels. Šo olu kulteni Liepājas teātrī veidojas rīdzinieks, režisors Regnārs Vaivars, uz kur pilnā mērā gulstas atbildība par topošās izrādes rezultātu, jo viņš pats arī izvēlējies un lokalizējis ukraiņu dramaturģis Natālijas Vorožbicas lugu. Iespējams, liepājnieki Regnāru Vaivaru atcerēsies redzējuši uz skatuves izrādē, ko savulaik Liepājas teātrī iestudēja Juris Bartkevičs, bet režisora statusā viņš Liepājā darbojas pirmo reizi. Kāda ir sajūta atgriežoties pēc vairākiem gadiem? Forši. Man te patīk. Vai ir kaut kas mainījies? Es esmu mainījies. Jūs iestudētā izrādē interesants nosaukums. Ar ko tas saistīts? Tas ir saistīts ar to, ka mums te ir tāda žanru eklektika un tad mēs piemērojām šo te apzīmējumu olu kultenim arī izrādes žanram un nosaukumam. Sadarbība ar Liepājas aktieriem, jaunajiem, droši vien arī vecajiem, ir grūtāka nekā mājās? Nē, es neteiktu, ka grūtāka. Savādāk noteikti, bet patiesībā tam dēļ jau es arī braucu dēļ šīs te pieredzes. Un līdz ar to es parasti nevērtēju darbu pēc tā, ka grūtāk, ne grūtāk, jo tas skaidrs, ka vienmēr būs savādāk. Un to es arī šeit esmu sagaidījis. Pēc kā jūs vērtējat darbu? Es vērtēju pēc tām sajūtām, kas pēc tam paliek. Varbūt pat ne tik daudz no pašas izrādes, cik no darba procesa un kontakta ar cilvēkiem, jo es neesmu pārāk runīgs un man ļoti patīk sarunāties ar cilvēkiem tāpat laikā. Un šī te iespēja sarunāties ar aktieriem mēģinājuma procesa laikā man ir ļoti svarīga. Vēl man gribējās pajautāt par materiālu. Kā jūs nonācāt tieši pie šī materiāla, vai tā bija jūsu izvēle vai piedāvājums? Tā bija mana izvēle, bet sākot strādāt pie šī materiāla, tulkojot šo materiālu, es sapratu, ka dažas lietas ir jāpārveido, jo tomēr tas, kas darbojās Ukrainā, nedarbojas Latvijā, un kaut kādas lietas precizēju un nedaudz pārveidoju. Izrādes iespaidīgā vizuālā tēla veidošanā svarīga loma ir gan scenogrāfam Aigaram Ozoliņam, gan gaismu māksliniekam Mārtiņam Feldmanim. Vai gaismu māksliniekiem daudz darbu? Šajā izrādē tas principā tā ir gaismu izrāde, var teikt, viena no tādām izrādēm, jo šeit viss ir tā kā reālā vidē, notiek arī reāli diennakts laiku mājiņas ar visām izrietošajām gaismām, kāds katrā rīta, vakar gaismas, dienas gaismas, un tā kā pārējām ar laikiem, tā kā šeit ir tāda sarežģītāka izrāde. Būs pilnīgi viss, būs jābaidās, būs jāsmējās, būs traģiski, smieklīgi, absurdi, viss kaut kas garantēts. Izslēdz gaismu, muļķi! Nē!